nekas neliecina, ka esošā valdība varētu risināt nodokļu maksātāju naudas rieeju problēmu, proti Rail un Air Baltica. Un to sauc par vadības impotenci, kad valdība nespēja vai nevar rīkoties, lai apturētu zaudējumus. Un, tas ir kā krāsns, kas rīj malku, bet nedod siltumu. Tie, kas ir dzīvojuši krāsns apkuras mājās, tie zina, ka krāsns ir jāpārmūrē tad, kad tā ir izdegusi, jo tad tā prasa daudz malkas, bet siltumu vairs nedod. Jeb līdzīgi, kā tas ir kā kuģis, kuram ir sūce, bet jūrnieki un vadība sapulcējās, lai lemtu jautājums par to, kā smelt ūdeni, bet problēma ir tajā, ka kuģis grimst. Un satiksmes ministrā solījumi par Air Baltica kotēšanu biržā, viņi ir beigušies ar kārtējo aicinājumu valstī atbalstīt, jeb dotēt Air Baltica ar kārtējiem 100 miljoniem. Un Rail Baltica īstenotajā sliežu pārmiju iepirkumu konkursā tika izslēgts pretendents no Vācijas, kurš piedāvāja par 267 miljoniem mazāku summu nekā pretendents, kurš uzvarēja. Un tas notika tādēļ, ka pretendenta iesniegtajos dokumentos pastāvēja neliela birokrātiska nesakritība, proti garantijas termīna nesakritība par 13 dienām. Tātad nelielas birokrātiskas nianses dēļ izvēlēties maksāt par 267 miljoniem vairāk un tajā pašā laikā solīt atrast veidus par 500 miljoniem, kā samazināt projekta izmaksas. Tas nav nekādas indikācijas par to, ka kaut kas varētu mainīties. Un, es uzskatu, ka Rail un Air Baltica, īpaši Rail Baltica politika, to turpināt, nesot zaudējumus, ir populistiska fasādes politika. Īpaši tagad arī pirms vēlēšanām ārēja iespēja radīšana par progresu, kuru nav. Un, tas ir kā kapteinis, kurš kuģi vada pēc horoskopa, nevis pēc kartes. Un, kā teica filmā Limuzīnas Jāņagas krāsā, Uldis Dumpis, bez izbetonēšanas te nekas nebūs. Paldies!